ir Rīgas džeks. Bet Rīgas džekiem piemīt tāda iedomība, ja viņi aizbrauks uz laukiem, pat uz Siguldu, Tukumu vai Ogri, viņi būs pat pasaules naba. Izrādās nekā. Meitenes nemaz tāpu kaklu nekrīt, un uz Rīgu arī nemaz kā uz pasaules centru neskatās. Sveiki! Es esmu Kristaps. Esmu atbraucis uz vecumniekiem, lai uzzinātu, kas tie tādi Eiroklubi vispār ir. Zinu, ka šeit var iegūt informāciju par stipendijām, mācībām ārzemēs, kā arī par brīvprātīgo darbu, kas ir katram jaunietim ļoti noderīgi tālākajā dzīvē. Te nu Kristapam uzreiz jānolaižas no Rīgas augstumiem. Viņu skolā Eirokluba nemaz nav. Te vecumniekos uz sapazīšanos ieradušies Eiroklubotāji no Vircavas, Aizkraukles un Ādažiem. Vircavas Eiroklubam ir vissmieklīgākais nosaukums – Keks. Varbūt neuzskatu, ka viņš ir vecs, kā saka, un pensionārs. Jautrs klubiņš. Viņu lielākais piedzīvojums ir bijis Eiropas parlamenta apmeklējums Strasbūrā. Ādažos Eiroklubs mazie eiropieši. Eiropas lietas prot savienot ar diskotēkām, ar sporta, svešvalodu un mākslas pasākumiem. Diemžēl vairs jau ne, jo viņš ir devies pensijā. Aizkraukles ģimnāzijas Eiroklubs ir nesen nodibināts, bet jau aktīvi iesaistās Latvijas un visas Eiropas mēroga dažādās viktorīnās un skolēnu apmaiņas programmās. Aizkraukles meitenes arī ir Eiropas jauniešu parlamentārietis. Bet sarīkojuma saimnieki vecumnieku Eiroklubs šķiet ir visdaudzpusīgākais. Mums ir tā kā tādi amati klubā, tomēr vairāk vai mazāk izstrādājušies. Protams, ir prezidents klubam, tad ir arī viceprezidents, tad mums arī ir kasieris, jo īstenībā mums Eiroklubam ir parādījusies nauda un īstenībā diezgan tādā interesantā veidā, kad mēs 1 vai 2 gadus atpakaļ mūsu Eiroklubs izdomāja taisīt skolas avīzīti. Un mēs viņu uztaisījām tieši tā kā uz saldojumu, un tad mēs viņu tur pārdevām, mums tā naudiņa vēl turās. Un īstenībā jāsaka, ka Eiroklubam kā tādam naudiņa noder bieži. Un tad mums vēl, varbūt dažiem liekas interesanti, mums ir kluba žurnālisti no šā gada ieviesušies. Un viņu pienākumi ir tādi, ka par mūsu pasākumiem, ko mēs paši rīkojam, viņu uzdevums ir rakstīt rakstus gan pagasta avīzei, gan arī rajona avīzei. Tad mēs sāksim par pasākumiem, pastāstīsim arī pats pirmais gads, kurš arī ir dibināšanas gads, ar lieliem soļiem un lieliem lēcieniem. Mūsu skolas jaunieši nonāca Strasbūrā. Un man liekas, ka tas arī bija tāds kulminācijas, tāds pasākums, kas lika tā aizdomāties, jā, Eiroklubu, viņi tiešām kaut kur var tikt arī ārpus skolas. Ko vēl mēs rīkojām, tas arī bija erudīcijas konkurss par Eiropas Savienību. Pavasaris Eiropā, tur satikās tiešām visas valsts. Klases izlozēja katru vienu valsti, un viņiem bija jārāda priekšnesums, kas šo valsti attēlotu. Čehiju pārstāvēja hokejisti, no Grieķijas bija ieradies Zeus ar saviem padotajiem, un tas pasākums tiešām bija interesants gan ar tēliem, gan ar tērpiem. Vēl viens pasākums, ko arī rīkoja mūsu kluba dalībniece, tā ir karaoke vecumniekos. Un tas kā varbūt arī nebija ar Eiropas Savienību tā saistīts, bet mēs uzskatām, ka ne pilnīgi visiem pasākumiem, kas notiek Eiroklubā, ir jābūt līdz tai līnijai Eiropa. Tomēr var būt kaut kādas atkāpes, jo mēs esam jaunieši un mēs nevaram visu laiku tikai un vienīgi runāt par Eiropu. Mums vajag arī tomēr tās jauniešu lietas arī. Redz, nu, Kristap, Eiroklubs nemaz nav vieta, kur sanākuši tādi eiro nūģi, kā sākumā varētu padomāt. Savs laiks gan oficiālām Eiropas lietām, gan, principā, jau viss notiek Eiropā. Vienvārds sakot, burziņā Eiroklubā ir tieši tik jautri, cik paši prot un māks organizēt. Iepazīt draugus no citām skolām, Aizkrauklē vai pat Spānijā, organizēt viktorīnas un ceļojumus pašu skolā, pieteikties mācībām citās valstīs vai vismaz vasaras praksei, uzorganizēt kādu koncertu vai vienkārši uzcelt sniega vīrus. Un tam nepavisam nav jābūt pareizo jauniešu pasākumam, kurā runā tikai un vienīgi par Eiropas Savienību.
Kristap, ja arī tu vēlies nodibināt Eiroklubu savā skolā, tad sāc ar mājaslapu internetā www.esija.gov.lv. Tātad, Eiroklubs ir iespēja ceļot un rast jaunus draugus gan Latvijā, gan citvietā Eiropā. Daudz ko uzzināt un vienkārši fēni patusēt. Nu nav jau slikti, ka jaunieši Eiropas Savienību uztver kā vienu lielu tusiņu. Tas nav slikts salīdzinājums, kaut gan krietni vien pārspīlēts. Citiem Briseles kārtība apgrūtino dzīvi. Citi savukārt meklē ceļus, kā iedibināt kārtību, kas sakārtot un atvieglotu dažādu cilvēku grupu dzīvi. Sveiki, man sauc Kristaps. Sveiki, Kristap, man sauc Gunta. Uz kurien dosieties? Aizbrauc uz Briselu. Es arī. Jā, Ko jūs ko tur darīs? Es gribu saprast, kā Eiropas institūcijās, kā kas notiek. Ar Guntu Kristaps iepazinās lidojot uz Briseli. Viņa nav ierēdnis, bet gan eksperts, uzraugs, padomdevējs un kritiķis vienlaikus. Briselē viņa pārstāv nevalstiskās organizācijas, kuras seko, lai lēmumi tiktu pieņemti mūsu interesēs. Gunta sēž ratiņkrēslā, bet tas neliedz viņai gandrīz katru nedēļu uz pāris dienām ceļot uz Briseli. Starp citu, tieši viens no pirmajiem Briseles dokumentiem, kura atbilstību cilvēku ar invaliditāti interesēm uzraudzīja un uzlaboja Gunta, bija Eiroregula par lidojumu pieejamību invalīdiem. Tagad viņa pati to izbauda vairākas reizes mēnesī. Regula nosaka, ka visām Eiropas lidostām ir bez maksas jāpalīdz iekāpt lidmašīnā pasažieriem ar invaliditāti vai vienkārši veciem cilvēkiem. Agrāk daudz viet par šādu pakalpojumu bija jāmaksā. Viens no maniem labojumiem ir tas, ka es ielaboju, ka šī direktīva attiecas uz visām lidostām Eiropā, jo tur sākotnēji bija ierakstīts, ka tikai uz tām, kurās ir vairāk nekā 1 miljons pasažieru gadā. Tas ir smieklīgi, tad jau tad man jāsako līdzi un jāskaita, cik kurā vietā pasažieri, un tad būs vai nebūs. Tas ļoti arī ierobežotā, tad... tā ir tāda nedrošība. Tā jau... Ja tu brauc uz lielu valsts, tad ir skaidrs, ne? Bet jau uz mazu valsts, tad domā. Ir vai nav. Un tajā brīdī, kad es strādāju, tad Rīgā arī nebija miljons. Tas ir tā, kādu tā es braukšu uz Rīgas lidostu, un man tad neviens nepalīdzēs. Tagad to Fariska Eiropas Savienībā var braukt pilnīgi droši bez jebkādām problēmām. Uz jebkuru lidostu un zināt, ka tev tur sagaidīs un viss notiksies. Tā ir viena tāda ļoti konkrēta lieta, kuras patēru esmu darbojusies un uzreiz sajūtu. Šādus uzlabojumus Eiropas likumos Gunta varēja ierakstīt, jo Briselē darbojas Eiropas sociālo un ekonomisko lietu komitejā. Būtībā Gunta ir visu Eiropas iedzīvotāju modrā acs. Pirms Briselē tiek pieņemta jauna regula, Gunta un viņas kolēģi no pārējām 26 dalību valstīm izvērtē tās atbilstību dažādu sociālo grupu interesēm. Šodien Guntas darba grupā tiek spriests, kādi likumi nākamgad jāmaina cilvēku ar invaliditāti labā. Kaut kādā veidā līdzās likumdošanas pasākumiem ir jāmin arī likumdošanas monitoringa pasākumi. Tādēļ, kad, manuprāt, likumdošana tas nozīmē, ir ļoti daudz labu lēmumu, bet nevienmēr daudzie labie lēmumi tiek realizēti dzīvē. Protams, tās debatas izskatās birokrātiskas un garlaicīgas. Lēnīgas, jo katrs runā savā dzimtajā valodā. Taču Gunta saka, ir ļoti būtiski būt klāt visā, kas notiek, jo tikai tā var pamanīt, piemēram, invalīdiem galīgi nepieņemamas lietas, kas sarakstītas topošās Eiroregulās. Vispār dokumenti ceļo no tās mājas, kas ir Eiropas komisija, uz šo māju, kur dokumentu papildina, pieliek klāt dažādas idejas, ko cilvēki šeit ir izdomājuši. Un tad ar šie padomi, tādā papīrā kā tev rokā, aiziet atpakaļ uz to māju. Tur viņi izveido tādu vienotu direktīvu, un tad tas ceļo atkal atpakaļ uz Eiropas parlamentu, ko te nevar redzēt, bet par to loku redzēt. Un Eiropas parlaments ir tā vieta, kur par to dokumentu nobalso. Arī mūsu par vai pret, pārsvarēs ir pār. Pēc cik ilgu laika tas nāk spēkā? Vai tas ir baigi sarežģīti? Katrā direktīvā ir pilnīgi cits datums. Varbūt tā, kad jau pēc mēneša, varbūt tā, ka pēc 3-4 gadiem. Trakums kopumā ar visu to te, tas ir ilgi, jā.
Tad nekas nenotiek. Bet katrā ziņā es tā, labā sajūta, ka tu kaut ko vari pamainīt. Protams. Labi, tas nebūs šodien, tas nebūs rīt, tas būs. Pēc garbi tas būs, jā. Taču Gunta kā Eiropas regulu uzraugs ir svarīga ne tikai Latvijas cilvēkiem ar invaliditāti, bet visu dalību valstu iedzīvotājiem ar veselības vai kustību problēmām, jo Gunta Sociālo lietu komitejā ir vienīgā, kur ar savu dzīves pieredzi un aktivitāti invaliditātes jautājumos var labot un papildināt Briseles likumus. Latvijā Gunta ir priekšsēdētāja invalīdu organizāciju apvienībā Sustento, bet šeit Briselē visas Eiropas invaliditātes formu valdē. Tas nozīmē, ka viņas labie darbi var palīdzēt vairāk kā 50 miljoniem cilvēku. Būtībā gandrīz katram 10. eiropietim. Eiropas invaliditātes fórumā apvienojas visu 27 valstu invalīdu organizācijas, un šis jau ir vērā ņemams spēks, kuru respektē jebkura Eiropas institūcija vai valdība. Tā pamat ideja jau ir tāda, ka tad, kad tu esi kādā organizācijā, tad tev ir iespēja izteikt šo te viedokli. Jā. Es varētu, ja es dzīvotos Rīgā mājās kopā ar mammu un kaķīti. Jā. Neviens man nekad nedzirdētu, ka ir labāk, piemēram, tā, nevis šitā. Bet tikko tu esmu organizācijā, tikko tu esi kaut kādā organizācijā, tā jau ir iespēja. Taču Gunta uzrauga ne tikai eiro regulas, kas varētu radīt nevajadzīgus dzīves sarežģījumus cilvēkiem ar invaliditāti. Ar lūgumu ietekmēt Briseles dokumentus var vērsties jauniešu, filatēlistu, pensionāru, zinātnieku, kultūras un jebkuras citas sabiedriskās organizācijas vai pat viens cilvēks. Tātad, dažādas iedzīvotāju grupas izvirza savus pārstāvjus, kuri dodas uz Briseli un raugās, lai visi Eiropas Savienības pieņemtie lēmumi atbilstu viņu interesēm. Ja ir prāts un drosme, izrādās, ka var likt Eiropas institūcijām ievērot tevi un tavu viedokli. Paldies, Kristap! Cerams, ka arī tevi Eiropā pamanīs un novērtēs. Ja vēlies vairāk uzzināt par institūcijām, lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā, savām iespējām vai citu informāciju par Eiropas Savienību, zvani 67 21 26 11 vai nāc uz Eiropas Savienības māju Rīgā.